Sveiki, mīļi jauni! Ieteikumi, kā labāk pavadīt gadu, tas ir kā pavadīt decembri. Ar kādu enerģiju mums jārēķinās. Jums ir fortūna. Tas nozīmē, ka jūs būsiet aši, jūs būsiet darbīgi, jūs būsiet kustīgi, izlēmīgi. Skriet kā vāveru ritenietam arī ir savs salīdzinājums patiesībā ar fortūnu. Iespējams, ka jums būs tiešām daudz aicinājumu, daudz izaicinājumu, daudz darba, jūs esat pieprasīts, vai arī jūs atradīsiet sev tik daudz nodarbošanās, izklaides, iešanas, iepirkšanās darbības. Ja? Tā kā tāds ātrums un veiksme ir divas lietas, kas šajā mēnesī jūsu dzīvi padarīs baudām. Ja? Tā jūs būsiet, tā jūs jutīsieties. Darbs, ieteikums darbam. Darbā ir izsvēršanas laiks. Tātad divi zobeni šeit vēsta par to, ka jums šajā decembrī vajadzētu padomāt par pagājušā, jeb šī gada, kas pašlaik beidzas, lietām, kas jums tika pozitīvas, kas jums likās labas, kas jums patika, kas jums nesa naudu, kas jums nesa gandarījumu, kas jums nesa prieku. Un svaru kausā pretīm jums jānoliek ir tās lietas, kuras pārtērēja manu enerģiju, nebiju iepriecināts, bija diezgan grūti, man nesamaksāja par to, nebija pieprasījumu, nebija klientu, nebija vajadzības. Ja? Un tad izsveriet šīs divas lietas. Saprotiet, ka jūsu enerģija nākamajā gadā ir tikai tik, cik jums ir. Mums katram ir savs enerģijas daudzums. Tērēt to uz lietām, kas jums nepadodas, nav svarīgas vai nenes pietiekami daudz resursu, tas nav vajadzīgs. Izsvēršanas un apdomāšanas laiks. Protams, ar domu, ka nākamajā gadā jūs vairāk akcentu liekat uz labajām lietām, jo tas, kas patīk un nes gandarījumu, to ir vieglāk izdarīt. Attiecības. Attiecībās ieteikums. Ieteikums palīdziet savam partnerim. Palīdziet, ne jau līdz izmisumā, ka pats jau krītat ar degunu smiltīs un nesot partnera nastu, un tomēr palīdziet ikdienā. Uztaisīt piparkūku mīkli, izdekorēt māju, veikt iepirkumus, pasēdiet pie bērniem, atslogot otru cilvēku tajās lietās, ka jūs pamanat, ka viņam iet grūti, ka viņam iet smagi. Pat jau, ja, tad sabalansējiet to savu balvastu, sabalansējiet tās savas rūpes un ikdienas pienākums, kas jums vajadzīgs, un tas nesīs patiešām labus augļus, tas nesīs noteikti prieku no partnera puses. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, 10 zišļu kārti saka, ka šis mēnesis ir tik noslogots, tik grūts, tik pilns ar dažādiem darbiem un ņemšanos un pienākumiem, ka īsti tā kā neiznāk laika. Tu skrien, tu posies, tu dari, tu meklē, ja, un jūs jau zināt, kādas ir gada nogalas. Līdz ar to man liekas, ka partneru meklēšana vairāk ir atliekama uz nākamajiem mēnešiem, kas būs jau nākamajā gadā, un šajā mēnesī mēģiniet izbaudīt vienkārši visus tās lietas, kas ir jau darāmas. Es gribētu teikt, ka partnera meklēšana te būtu pārmērīgs sloks jau. Un paskatīsimies, kāds ir padoms kopsumā. Padoms ir tomēr nedomāt par emocionālām kaut kādām raizēm, pārāk visu nesakāpināt, neapvainoties un nekrist izmisumā par lietām, kas ir vienkārši darāmas, ķeramies klāt un darām. Tāds brīnišķīgs padoms, manuprāt, vienkārši darām, jo enerģijas jums ir ļoti daudz šajā mēnesī. Uz tikšanos!